Tu esi tiešām pierādījis, ka neskatoties to, ka tu esi izlaidis 2 posmus un traumas, tu esi tiešām labā sportiskā formā, 17 pakāpieni. Ir bijis 18. Kas patraucēja? 75 sekundes patraucēja. Nu ko, dalībniekiem ir labi garastāvokļi un tagad Didzis Zariņš. Didzis Zariņš, kartupeļu pankūks un šokolādi. Labi, un šokolādi, nevis ar šokolādi. Nē, nu, pankūks jau varēs arī ar ikriem. Bet, nu ko, dalībnieki ir gatavi. Nu, šie dalībnieki, man liekas, neviens vēl līdz šim nekad nav nesuši visus 3 smagumus 18 pakāpienus. Nu, Mareks sācis ļoti veiksmīgi, un arī Didzis izpaužās tas, ka viņš ļoti bieži un cītīgi brauc trenēties tur, kur mums atrodas šis inventārs. Liels paldies Latvijas gāzei par iespēju mums trenēties Ogres filiālē, kur stāv šis inventārs, un daudz sportistu to tiešām izmanto. Bet tu tikmēr tādu labu tempu ir uzņēmis Mareks Jākapsons. 10 pakāpienu, jā, nu izskatās viņam spēks un galvenais, ka laiks pietiks arī pievarēt šo 250 kg smago blūti, lai uzvest vēl pa 6 pakāpieniem. Nu, atceramies, ka Māris teica, ka viņam pietrūk laika, un arī izskatījās, ka Mareks nepārāk steidzās, viņš steidzās uz turieni. Nu, 13 pakāpieni, vēl ir 5 pakāpieni, un mēs atgādinām, ka šie sportisti neviens vēl nav nesuši šos smagumus. 15. Jā, mēs dzirdām radinieku, tiešāk meitas skaļos atbalsts saucienu. Vai tiešām teica pirmo reizi uznesīs šo smagumu? Kas bija izšķirošais, lai tu uznestu šos 18 pakāpienus? Manas meitas kliedzieni. Un līdzjutēji? Arī, protams. Līdzjutēji un meitas. Nu, izskatās, ka tu tiešām esi atguvis savu sportisko formu pēc traumas. Un vai tu ticēji, ka tu vari izdarīt jau šajā gadā 4. posmā uzreiz 18 pakāpienu? Es ļoti to gribēju. Un man tas izdevās. Nu, ko, ar to mēs arī apsveicam. Un vēlreiz pierādās, ka atbalsts dod papildu spēku, lai arī liekas, ka nav spēku vairāk. Šāds fantasija, turklāt no meitas atbalsts, kas nāk, nu, tas, manuprāt, ir tiešām lieliski un fantastiski. Jā, nu, es pēdējās sacensībās vēroju, ka visu laiku brauc līdzi, un tas ir, man liekas, tā ir tā lielākā atšķirība no daudziem citiem klasiskiem sporta veidiem. Es nezinu, kā Armandi ir hokejā, vai dodās līdzi arī sievas un bērni uz izbraukumu spēlēm. Es domāju, uz mājas spēlēm viennozīmīgi nāk, un tas ir tas varbūt nezināmais palīgs, kas dod tos labos rezultātus, iespējas sasniegt sportistiem. Ģimenes, bērni, atbalsts, vecāki, brāļi, māsas. Nu, tā ir tā foršākā sajūta, kad visi kopā jūs esat atbraukoši un patīkam pavadījuši laiku pie reizes, paskatoties arī aizraujošas un interesantas sacensības. Pilnīgi tev piekrītu, un tas arī pierādās katrā no sporta veidiem. Bet tikmēr Mareks Leitis, kā lokomotīva. Atpaliek. Mareks ir viens no labākajiem šajā vingrinājumā, un viņi iet solī ar Rolandu Fersters, kurš vēl nekad nav nekādu, un viņi ir vienā pakāpienā. Kurš pārspēs 17, Rolands ir priekšā, un fotofinišs, spēka trepē, kaut kas tāds nav bijis. Tu neticēji, ka Rolands tādu konkurenci tev šodien var savu? Es ticu tikai tam, ko es redzu. Nu, knapi, tu viņu pārspēji. Laikam švaks. Vai Rolands stiprs? Vai arī stiprs? Nu, katrā ziņā mēs zinām, ka Mareks nav švaks, bet mums ir prieks, ka un Agris Kazeļņiks netiek galā 75 sekundēs ar 18 pakāpieniem, un Mareks Leitis uzrāda labāko rezultātu šajā disciplīnā. Jā, tas ir kaut kas neredzēts. Tas ir pārsteigums ne tikai Agrim, bet Agris 4. vietā, un tikai 3 dalībnieki, no kuriem 2 pirmo reizi Rolands Fersters un Mareks Jākapsons uznes visus smagumus uz 18 pakāpieniem. Jā, Marko Traks, neskatoties uz viņu iespaidīgiem parametriem, tikai 8 pakāpieni. Un tā, sasumējot rezultātus pēc 2 vingrinājumiem, Rolands Fersters ir līderis par puspunktu, atpaliek Mareks Leitis, Agris Kazeļņiks, turpat Mareks Jākapsons, Māris Rozentāls un Māris Blumfelds. Jā, nu rezultāti liecina par ļoti interesantām sacensībām šīs dienas turpinājumā. Nu, ko, kā nākamais, G4S vairoga nešana, 175 kg smags vairogs, pareizāk sakot, Latvija pēc iespējas jānonas garāku distanci. Nu, ko?
Ļoti grūti. Tā lēkšanas bedrē. Pasvērojiet, cik dziļi iegrims smagie sportisti. Šis ir laikam grūtākais vingrinājums pēdējo 5 gadu laikā, kāds vispār ir noticis. Pirmām kārtām ļoti uzmanīgi ir jāiet un kājas grimst šajās bedrēs. Ļoti grūts pārbaudījums, bet rezultāti nav slikti. 35 metri Didzim Zariņam. Gerdam Garšānovam tiešām vairs nav kur atkāpties, jo 2 tiešām nepārāk veiksmīgi. Viņš nav no tiem švakākiem, ticiet man. Viņš ir viens no spēcīgākiem Igaunijas sportistiem. Viņš to saprot, viņš varbūt meklē šo iemeslu, kāpēc tā nav gājis. Viņam varbūt ir neliela priekšrocība, jo viņam nav šis milzīgais personīgais svars, bet jūs paši varat vērot savos televīzijas ekrānos, kā ir uzaruši jau šo bedri, tālēkšanas bedri sportisti, ejot ar šo māti Latviju vairogu. Un tā jau 2 apļi ir veikti. Pagaidām mēs vēl rezultātu neredzam, bet, 30 metri. Tātad uz vienu pusi ir 15 metri. Un tagad varam skatīties apmēram. Mēs atceramies, cik iepriekšējie rezultāti bija 35, daži centimetri. Gerds Garšānovs, 45 metri. 3 apļus viņš jau ir apgājis. Un redzat, nepadodās šis spēka vīrs. Protams, viņam nav kur padoties, tāpēc, ka ņemot vērā pirmo rezultātu neveiksmes, viņam ir jāuzstāda, jāmēģina tikt šajā sākot no 3. vingrinājuma pēc iespējas augstāk kopvērtējumā. Un cik maigi Gerds Garšānovs no Igaunijas noliek mūsu Latvijas spēka vairogu. Jā, Gerds skaisti. Un arī Māris ir skaisti apaļ 45 metri. Grūti dalībniekiem tiešām karstums. Vai tiešām Gerds būs tas rekordists tieši šajā vingrinājumā? Mums vēl ir dalībnieki palikuši diezgan daudz un spēcīgi, bet es saku, šīs ir ļoti grūts vingrinājums. Un tieši šis smagais tālēkšanas bedres smilšu klājums ir tas, kas traucē dalībniekiem iet ātrāk. Un tā, 15 metrus ir nogājis Māris Blumfelds. Jā, atkal atcerējos par čipšu pakām. Katrā pusē vajadzēja Mārim par čipšu pakai, tad, manuprāt, viņš līdz vakaram varēja arī staigāt. Bet, spēks, protams, ka vienā brīdī izsīks. Vienīgais, ka gribēšana pārspēt pārējos rezultātus, kas jau ir zināmi. Manuprāt, ka spēka vīriem ir daudz lielāka nekā varbūt pat varēšana, kad spēki ir izsīkuši. Pagaidām Māra sejas izteiks, viss liecina par to, ka izturība un elpošana viss ir kārtība. Vai pietiks spēka? Ir pēdējā taisne. Viņš zina jau Gerda rezultātu. Redzam, cik lēnām un grūti. Jūs pavērojat, kā iet, cik grūti Mārim iet. Slīd uz leju vairogs. Viņš ir tagad ticis garām. Un viņš pārspēja Gerdu Garšānovu. Tas visvairāk tev palīdzēja. Televīzija par to, ka ierakst vai skatītāji vai iekšējais spēks uzrādīt šādu rezultātu. Ka pateikt, lai pārspēj Igauņus. Paldies Raimondam Bergmanim, paldies skatītājiem, paldies televīzijas skatītājiem. Jā, domāju, ļoti principiāli to mēs esam izdarījuši. Agris Kazēniks, jā, šis tiešām ir tāds pārsteigums. Diez Agrim kāda trauma bija. Jā, viņam bija trauma, viņam sāp menisks, un līdz ar to viņš neriskēja, viņam iesāpējās, un viņš baidījās turpināt šo cīņu. Lai gan burtiski pāris metrus tālāk vajadzēja panest un būt labs. Rolands Pesters, līderis paliek pēdējā vietā. Līderis paliek pēdējā vietā šajā vingrinājumā. Kā nākamais Latvijā ķerās klāt Mareks Leitis. Marekam ir vislabākā situācija, viņš zina visu rezultātus. Viņš startē noslēdzošais šajā vingrinājumā un atliek rēķināt, kalkulēt, cik vajag varbūt, bet tomēr vēl 3 vingrinājumiem priekšā, tā kā jāstartē ļoti pilnvērtīgi ar visu spēku atdevi. Un tas tiešām, kā jūs paši vēlreiz varat pārbaudīt un redzēt savos televīzijas ekrānos, šis lauks ir uzraksts tā kā kartupeļu lauks, un, protams, ka ar milzīgo svaru, kas piemīt pašam sportistam, plus vēl vairogs, kas izskatās it kā ļoti maziņš, bet viņš sver 175 kilogramus. Tā tad vēlreiz nopīkst pulkstenis. Tas nozīmē, ka 30 metrus Mareks ir nogājis, bet domājams, ka viņš nepadosies un turpinās šo cīņu, jo ļoti labi atceraties, kā ir bijis iepriekšējos posmos, kad sportisti plāno katru nākamo sacensību veikt labāk, lai iedzītu neveiksmi iepriekšējā vingrinājumā. Dažkārt tas neizdodas un dažkārt jau ir par vēlu. Un lūk, Mareka rezultāti 46 metri, 15 centimetri. Un šī vingrinājuma uzvarētājs pārsteigums Māris Blumfelds, 61 metrs un 3 centimetri. Abrīnojams labs rezultāts šādos apstākļos.
Otrajā vietā Gerds Goršānovs mēģina atgūt, tā teikt, izlieto ūdeni. Nu, kur tad mums Didzis Zariņš otro reizi jau 6. vietā šīs dienas sacensībās. Un Agris Kazeļņiks tikai 8. vietā. Un Rolands Fersters līderis vēl gaužām sliktāk 10. vietā. Nu, tas nozīmē, ka līderu maiņa ir notikusi. Mareks Leitis pārņem līderu pozīcijas. Un Rolands Fersters pēc neveiksmes tieši 3. vingrinājumā nokrīt uz 6. vietu kopvērtējumā. Nu, turpat sāk atkāpties jau arī pārējie dalībnieki un Gerds Goršānovs lēnām soļot tuvāk līderiem. Un tātad jūsu uzmanībai nākamais vingrinājums, siltums jums un JS un S ūdensmeistars kombinācija. 6 reizes riepa 350 kg un 3 muciņas pa 100 kg. Nu jā, nu šis nav viegls vingrinājums, bet dalībnieki izmanto, ne gluži Rolands, bet citi dalībnieki izmantoja priekšrocības uzvelkot uz šī futbola laukuma futbola bučus, kas palīdz. Nu, ļoti interesants pāris mājnieks un Agris Kazeļņiks turpina, tomēr neskatoties to, ka viņam ir trauma, šis celis, viņš tomēr turpina sacensības. Nu, Agrim šis ir viens no mīļākajiem vingrinājumiem, no Oskaram arī vairs nav kur daudz atkāpies, tāpat kā Gerdam Goršānovam savās mājās. Viņš pat ir nedaudz priekšā pašam Agrim Kazeļņikam viņa mīļākajā vingrinājumā riepas velšana. Agris cenšas, un viņš pārspēja, bet vēl ir priekšā 3 mucas. Nu, un Oskars būdams iepriekšējos sacensībās ļoti veiksmīgs tieši šajās stafetes disciplīnās. Jūs pavērojat, kādā ātrumā viņš apsteidz tieši uz ātrumu, varbūt ne šo nešanu, bet tieši šajos īstajos pārskrējienos. Viņš ir priekšā Agrim, un viņam var būt viens vēsturisks brīdis. Viņš var pārspēt pašu Agri Kazeļņiku. Nu, ko vērojam. Agris saprot, ka ir jau zaudējis, bet tomēr cenšas. Un Oskars izdara to. Viņš pieveic pašu Agri Kazeļņiku. Oskar, vai tu pirms starta ticēji, ka tu vari pievarēt Agri viņa vienu no mīļākajiem vingrinājumiem riepā? Neticēju, protams, bet man taču te ir mājas atbalstītāji. Paldies visiem! Nebija gadienā arī vieglākas mucas? Speciāls bedrītis bija sarakts. Jā, nu arī šie dalībnieki ir ļoti labi startējuši un rezultāti liek par sevi runāt paši par sevi. Nu, un arī šie dalībnieki, neskatoties uz to, ka ir ļoti labi tieši stafetes vingrinājums, viņi ir atpalikuši gan no Agra, gan no Oskara. Brīnums, nu ko, ļoti interesants skrējiens. Viņi cīnījās burtiski centimetri iepriekšējā vingrinājumā, vairognešanā, un tagad viņi ir vienā pārī arī šajā vingrinājumā. Nu, Gerds Goršānovs ir sapratis un sajūts laikam to iegaistajā ritmā un izraujies krietni par veselu vēlienu priekšā Mārim. Nu jā, Mārim ir jāpasteidz. Ja viņš grib kaut ko kopvērtējumā, vērtīgi, augstvērtīgi vietu, viņam ir jācīnās un jāizliek tāpat, kā to dara Gerds ar kliedzieniem un vēlmi uzvarēt. Nu, ko acīm redzot, tad Gerta treneris šajā disciplīnā devis uzdevumu pārspēt latviešus. Tā kā iepriekšējā vingrinājumā Mārim Blofeldam norādījums bija no tevis. Tieši tā, tas ir labi, kad mēs sacenšamies šādās jomās kā sports, un tas liek mums censties uzrādīt pašus labākos rezultātus, kas dod to iespēju arī konkurēt pasaulē. Un ar visu kritienu slīdējiens, un pagaidām labākais rezultāts. Un arī Mārim nav slikts rezultāts. Šajā vingrinājumā. Nu ko, tātad pēdējais pāris ir nostartējis, un lūk arī uzvarētājs. Jā, Gerds Goršānovs, 48,38 sekundes. Nu ko, latvieši ir pārspēti. Jā, nu Gerds Goršānovs ļoti veiksmīgi ir nostartējis pēdējos divos. Un Oskars Brugemans, mājnieks, pavisam nedaudz ir zaudējis Gerdam un ieņem augsto otro vietu. Un Rolandam Fersteram jau otrais vingrinājums, tikai 8. vieta. Marko Traks ar vienu vēl cīnās par 10. vietu. Tagad kopvērtējums pēc aizvadītiem 4 vingrinājumiem. Mareks Leitis joprojām pirmais, ātrāviens. Agris Kazeļņiks mazliet ir pakāpies uz augšu. Māris Blumfelds 3. vietā, Māris Rozendals 4. Nu jā, un pēc 2 vingrinājumiem Rolands Fersters bija līderis, šobrīd tikai 7. vieta. Oskars Brugemens 8. Un mūsu 5. vingrinājums – līvu alus mucu mešana. Nu, 5 dažādu smagumu alus mucas, 4,20 augstumā, 90 sekundes. Nu, redzam, ka iespējams, ka Marko Traks tiešām vairāk varbūt lietotu alu nekā ir metis, un šī tehnika nepārāk labi liecina. Nu, 5 mucas, pirmo reizi Didzis Zariņš pārmet visas 5 mucas, pirmo reizi mūžā. Nu, Rolands ir pārskaities par iepriekšējām neveiksmēm, viņš viņus met, kad tik projām tālāk. Nu jā, nu Rolanda šīs kļūdas tomēr atsauc.